Šaulot. Iegādājies pamatlīdzekli ar piegādātāja rēķinu un vēlies, lai piegādātāja rēķina reģistrēšanas mirklī izveidojās arī pats pamatlīdzeklis, tad modulī piegādātāja rēķini reģistrē jaunu piegādātāju rēķinu. 20. septembrī mums furnitūra SIA piegādātāju rēķinu par 12,100 eiro, no kuriem tad 2,100 būs vienotās vērtības nodoklis. Ievietojam piegādātāju rēķina numuru, atstājam rēķina veids IREK, ir piegādātāju rēķins, un attiecīgi izvēlamies no saraksta vai ievedam roku atbilstošo pamatlīdzekļa kontu. Šajā gadījumā mēs būsim nopirkuši vecu ozolkoka galdu, un tas mums būs pārējais pamatlīdzeklis. Tad konts 1230, pēc lauka pamešanas, tad ievietojās konkrētā konta nosaukums šeit nosaukuma laukā. Šo vērtību pārrakstē pamatlīdzekļa nosaukumu. Tad ozolkoka galds, vecs ar kājām. Un aizpildu summas lauku. Šajā gadījumā 10,000 bez PVN. Un sadaļā pamatlīdzekļi izvēlēs darbību veidot jaunu. Šajā gadījumā tas nebūs mazvērtīgais inventārs, bet atstāja atzīmi nē un izvēlēs pamatlīdzekļa numuru. Šajā gadījumā nākamais brīvais pamatlīdzekļa numurs ir PL 23005. Ja šis numurs to nepatīk, ieveda roku atbilstoši citu. Šajā gadījumā izvēlēšu šo pašu, un tā kā ozolkoka galds ir 1, tad arī pamatlīdzekļa daudzums man būs 1. Šis lauks nav obligāts, un tas arī neģenerēs vairāk pamatlīdzekļus, nekā tu būsi norādījusi numurus šeit piegādātāja rēķina rindās. Pamatlīdzekļa daudzums vairāk apzīmē to, cik vienības veido šo konkrēto pamatlīdzekli kopumā. Un pēc ķeksīša grāmatots atzīmes un saglabāt nospiešanas tiek parādīts status, kāda konkrētā darbība, jeb veidot jaunu, saistībā ar pamatlīdzekļiem ir izpildīta. Šajā gadījumā tad pamatlīdzekļa numuram varētu klikšķināties virsū un spiest F2 vai attiecīgi modulī pamatlīdzekļi. Tabulā pamatlīdzekļi redzēt to, ka mums ir izveidojies pamatlīdzeklis 23005. Varam kartiņu vaļā un attiecīgi pabeidzam atbilstošās darbības, kas nepieciešams ar šo konkrēto pamatlīdzekli. Tad ozolkoka galds vecs ar kājām mums atnāca uz komentāra lauku. Nereti iegādājāties dokumentā. Šis nosaukums varētu būt ar vienu nosaukumu, bet attiecīgi pamatlīdzekli mēs varētu saukt pilnīgi citādāk. Šajā gadījumā piekoriģēšu tā nosaukumu. Mazliet detalizētāk aprakstot, kā tas ozolkoka galds izskatījās. Ja neizmanto ražošanu un nav svarīgas šīs ražošanas iekārtas nosaukums, tad šo vērtību vai nu atstāja nemainītu vai attiecīgi izdzēs. Tas pamatlīdzeklim dzīvot netraucēs. Šajā gadījumā tad grupā izvēlamies to, ka šis būs mēbeles, tad mūsu iepriekš izveidota pamatlīdzekļa grupa, kas sevī satur kategoriju 1230, kuram ir šis pamatlīdzekļa konts 1230. Tieši tāds pats kā mūsu piegādes dokumentā un attiecīgi viņa grāmatojumā. Tā sasaiste, izmantojot šo kategorijas kontu, notiek tajā mirklī, kad grāmatojums, kas izveidojās no piegādātāja rēķina, sevī parametrus 2 sadaļā pasaka, ka šī konkrētā rindiņa pieder tabulai pamatlīdzekļi un konkrēti ierakstam ar kodu PL 23005. Šī būs tā saikne mirklī,
kad skatīsies pamatlīdzekļa izdruku vai attiecīgi statusa atskaiti, lai iegūtu iegādes faktu, norakstījumu faktu vai attiecīgi izslēgšanas faktu šajā atskaitē vai izdrukā. Gadījumā, ja ar vienu piegādātāju rēķinu es iegādājusies vairākus pamatlīdzekļus, tad piegādātāja rēķinā, piemēram, 2023. gada 21. septembrī par 2000 eiro, šajā gadījumā bez PVN, es nopirkusi 2 datorus. Tad bez PVN, jo datoriem piemērosim šo R4 reverse PVN kodu un aprēķināsim PVN gan debeta, gan kredīta pusē. Tad ievedam kontu, šajā gadījumā pārējie pamatlīdzekļu un inventārs 1230. Tad dators dēli zelta krāsā ar procesoru, un viņš mums maksāja 1000 naudas vienības, un tā kā tas ir dators, tad viņam piemērosim 143. panta reverso PVN. Un attiecīgi mums ir vēl viens tāds pats dators. Šoreiz ne zelta krāsā, bet sudraba krāsā. Arī ar procesoru. Un attiecīgi arī šis dators maksās mums 1000 naudiņas. Un arī viņš būs reversēts. Tad šajā gadījumā pamatlīdzekļu sadaļā abās vietās izvēlēs darbību veidot jaunu. Un attiecīgi pirmajā rindā izvēlēs pamatlīdzekļu numuru, un otrajā rindā izvēlēs pamatlīdzekļu numuru, bet attiecīgi to labo uz nākamo pēc kārtas ejošo numuru. Abi datori mums sastāv pa vienam, un attiecīgi pie grāmatošanās, tā kā 2 pamatlīdzekļa numuri un abi 2 ir dažādi, tad tiks izveidoti 2 pamatlīdzekļa ieraksti. Ja mēs apskatāmies kopējā pamatlīdzekļu sarakstā, tā arī ir pamatlīdzeklis 23006 un attiecīgi 23007. Tā kā tie ir datori, tiem varētu būt kāds derīguma termiņš, vai pareizāk sakot, garantijas datums, un garantijas datums mums būs līdz 2025. gada 20. septembrim. Tad nav nepieciešams vairs iet un meklēt, kur stāv šī konkrētā datora garantijas talons, skatīties, vai viņš ir vēl pakļauts garantijas laikam, bet attiecīgi, ja šo informāciju būs norādījusi pamatlīdzekļu kartiņā, te tā vienmēr būs pieejama. Protams, ja vēlies noskanēt šo garantijas talonu, vai tas varētu būt nepieciešams elektroniskā veidā kaut kad nākotnē, tad, tāpat kā jebkuram citam ierakstam, šeit zem spraudnītas pogas piesaistņu lodziņā šo skenēto dokumentu var pievienot. Tā kā pastāv iespēja, ka šādus datorus zelta krāsā vai sudraba krāsā nākotnē uzņēmums nopērk vēl un vēl, pieaugot darbinieku skaitam vai palielinoties departamentu skaitam, mums šos pamatlīdzekļus varētu sākt grūti palikt izšķirt. Tad katrai datora iekārtai, mobiliem tālrunim, transporta līdzeklim ir kaut kāds unikāls lielums. Šasijas numurs, VIN numurs, seriālais numurs, procesora numurs vai kāds cits identifikators, kas konkrēti apzīmē vienādu iekārtu, modeļu dažādību. Šajā gadījumā dators mums būs ar seriālo numuru SN 000987. Tad neskatoties uz to, ka šie datori kā pamatlīdzekļi mums sarakstā varētu būt daudz un dikti ar vienādiem aprakstiem, tikai dažādiem iegādes datumiem, tad sērijas numuri viņiem var pastāvēt arī atšķirīgi, lai pēc tiem noteiktu, par kuru konkrētu iekārtu, kas mums dotajā momentā stāv uz galda, mēs runājam. Ja šis konkrētais pamatlīdzeklis ir nodots konkrētam materiāli atbildīgiem darbiniekam, tad izvēlamies materiāli atbildīgo šeit no saraksta. Un, ja zinām, ka šis pamatlīdzeklis mums ir kādā departamentā, tad attiecīgi varam izveidot jaunu departamentu, kas savukārt mums dos iespēju jau pateikt viņa konkrētu atrašanās vietu, to, kas tad ir īstais atbildīgais par viņu, un attiecīgi, ja mēs rēķinām kādus nolietojumus,
un tev grāmatojums, vai šiem grāmatojumiem ir nepieciešams, vai nav nepieciešams kāds objekts no departamenta, vai attiecīgi no paša pamatlīdzekļa. Tā kā pamatlīdzeklis dators pieder pie pārējiem pamatlīdzekļiem, kā mēs viņu norādījām arī iegādes dokumentā pēc konkrēta konta, tad mēs izvēlēsimies tādu pamatlīdzekļu grupu, šajā gadījumā datori un telefoni, kuriem tad, jā, ir aizpildīta kategorija ar tieši tādu pašu pamatlīdzekļu kontu kā iegādes dokumentā. Tad dators zelta krāsā mums ir aizpildīts. Sarakstā atradīsim datoru sudraba krāsā. Nosaukumu nemainīsim. Pateiksim, ka tas mums arī ir datoru un telefonu grupas pamatlīdzeklis. Un saglabāsim izmaiņas šajā ierakstiņā. Vēl mums palika mūsu ozolkoka galds. Izmainīts. Saglabājam izmaiņas viņā. Un attiecīgi mums pamatlīdzekļi sarakstā nu jau ir aizpildīti. Tad, ja mēs šeit pamatlīdzekļu sarakstā pieliksim klāt nolietojuma metodes kolonu, redzēsim to, ka viņiem jau ir aizpildītas nolietojuma metodes atbilstoši tam, kādu mēs ievietojām grupu.